Jo es ticu, ka pārliecību par savu trading stratēģiju jau nevar iegūt, noskatoties kādu video, izlasot rakstu, vai kā citādi, netrēdojot iegūt pārliecību, ka šī stratēģija varētu strādāt. Kas notiks tad, kad būs jāsaskaras ar negatīvu treidu vai vairākiem negatīviem treidiem pēc kārtas? Treids noslēgsies ar stop loss par nieka tiesu vai līdz teikt profita pietrūks pavisam nedaudz. Iespējas ir ļoti dažādas, bet bez ticības, ka izmantotā stratēģija var ļaut uzrādīt pozitīvus rezultātus arī ilgstošā laika posmā. Nu kā? Kāpēc turēties pie stratēģijas, ja nav pārliecība par to? Man atliek vien būt disciplinētam un turēties pie trading stratēģijas. Iespējams, arī uzlabot to, ja nepieciešams. Un tad jau ar laiku redzēs, kāds būs rezultāts. Bet vēl atsaukšos uz manis teikto par to, ka vairāk zināšanām par tradingu nav gandrīz nekādas nozīmes attiecībā uz izredzēm nopelnīt. Jā, zināšanas ir nepieciešams, lai izveidot trading stratēģiju, bet lēmumu pieņemšanai jau ir jānotiek pēc trading stratēģijas, nevis zināšanām. Katrā tirgus situācijā jau ir iespējams pieņemt pilnīgi pretēju lēmumu, balstoties pēc citas analīzes metodas. Un šis ir iemesls, kāpēc, manuprāt, vairāk zināšanas par tradingu neuzlabos izredzes nopelnīt treidojot. Tu gribi uzlabot izredzes nopelnīt treidojot? Tad sāc strādāt pie trading stratēģijas. Starp citu, mājaslapā traderklubs.lv ir apmācības sadaļa, kurā ļoti iespējams varēs atrast sev noderīgu informāciju par tradingu.